Šobrīd atrodamies Vērmanas dārzā, kur esam ceļā pie Intara Rešetina, aktiera, kuram arī dzīve pēc Krievijas-Ukrainas kara ģimenē ir krietni vien pamainījusies. Sveiks, tu jau formā jau esi, jau gatav, kā viss gatavībā? Tev filmē kaut kāds čalis? Jā, man viens čalis seko. Stalkers. Stalkers. Ar bilītēm. Nu, šodien parunāsim par nopietnām tēmām, ne? Jā. Tu esi garāks, siliņš. Nu, skaidrs, prieks, kad atsaucies rādījumam. Šobrīd piesēdīšu, bet es domāju, ka mēs parunāsim par to, kā tev šobrīd, principā brīdī, kad uzsākās Krievijas-Ukrainas karš, kā tev izmainījās vispār ģimenē dzīve un ko tu pats mainīji savā dzīvē un kā tas ir ietekmējis tavus bērnus? Lai cik tas skarbi nebūtu, mums ir jāapzinās šī šodienas realitāte. Un ar saviem bērniem tas ir jāizrunā jau sākot no mazumiņa līdz pat jau pusauģiem, tīņiem, jā, lai mēs skaidrāk zinātu, kā rīkoties, ja pienāks tā stunda X. Mums jābūt gataviem. Jo mēs vairāk, labāk būsim gatavi, jo mēs būsim zinošāki, jo mazāks būs tas haoss. Kā tu komunicē ar saviem bērniem? Redz, manā gadījumā man bērni ir lielāki. 6. klase un 12. klase. Bet labākais, kā mēs varam komunicēt ar bērniem, tas ir radīt tieši ar piemēru. Sākoties karam, es pieteicos zemesardzē, un tad tas jautājums atkrīt pats par sevi. Protams, ka mums bija ģimenē sarunas par to, kā tur būs, un vai tad tētis tagad ies karot, bet es saku vēlreiz, man bērni jau ir saprātīgā vecumā. Protams, ir emocionāli grūti to varbūt uzreiz tā aptvert un pieņemt, bet sāc pa pilieniņam. Turklāt aizbrauc uz vienām mācībām, tētis atgriežas, atbrauc uz otrām mācībām, tētis atgriežas ar brīnišķīgiem stāstiem, ko mēs tur darījām, kā dzīvojām mežā, kā tētis 16 grādos nenosala un izdzīvoja, kā ziemā tiku pāri upei. Ja, tie ir tādi stāsti, kas veido bērniem izpratni. Un tad mēs runājam arī par drošības pasākumiem, tad par motivāciju, kāpēc tas ir jādara. Ka tētis grib pasargāt meitas, nevis būt raudoši, nezinoši čīkstētājs mājās vai meitiņas, ko mēs tagad darīsim. Nē, es zinu. Es arī izmācījos paralēli tagad par mednieku, man ir mājās ieroči. Es tiešām gatavojos karam. Nopietni, izklausās nopietni. Tas, protams, nebija vienas dienas lēmums, bet es nevaru pretoties savai iekšējai balsī. Es pārunāju visus šos jautājumus ar sievu. Man tādā ziņā ir paveicies ar kundzi. Es absolūti uzticos un zinu, ka man bērni būs drošībā, ka viņi būs drošībā, viņi tādi patstāvīgi cīnītāji ir. Es sapratu, ka es nebeigšu stundā X prom no šīs zemes, no mūsu mīļās Latvijas, ka es palikšu. Un ja es palieku, tad es gribu būt noderīgs, es gribu saprast, kā es ar savām zināšanām, intelektu, vienalgu dzīves pieredzi varu būt noderīgs. Šobrīd es esmu jau 2 gadus studentu kājnieku bataljonā. Esmu izgājis pamatapmācību, iemācījies apieties ar ieroci, iemācījies mežā izdzīvot, iemācījies kaut kādas taktikas. Esmu inženieru nodaļā, kas ir pilnīgi pretēji manai dzīves izpratnē, jo tur ir jārēķina, tur ir matemātika. Izrādās, ka matemātika tomēr ir noderīga, tā kā bērni mācieties matemātiku. Jā, un mēs plecu pie pleca ar maniem brāļiem un māsām, kā es viņus saucu, kas zemesardzē mēs dienam, mums ir, es izrādās neesmu tāds īpatnis vienīgais, ka mums visiem, kas mēs tur esam, ir līdzīgas, ja vienādas vērtības, par kurām mēs iestājamies. Teikšu paldies Interam Rešetinam Pētersonam par superīgo viedokli un par to, ka tu esi iestājies zemesardzē un rādi piemēru ne tikai visai Latvijai, ne tikai man, bet arī savām meitām, savai ģimenei. Ja? Kaut vairāk mums šādi spēcīgi vīrieši būtu sabiedrībā, ne? Tev ir spēcīgs rokas spiediens, ja mēs taustiņas spēlē vienīgi. Pistoļu veidu rokturis tev labi iegultos un ar šito pirkstu falangu tu vari nospiest mēlīti. Un viens orks mazāk. Tas nav grūti. Tu to vari. Bet cerams, ka tev nevajadzēs darīt. Cerams. Vai ne? Tiešām ceru.